Jāprasa dusmīgajam? Jā, dusmīgajam. Dusmīgais zinās. Dusmīgais lielākoties tu Viņš jums neko neizdarīs. Jā, nē. Viņš tikai izskatās dusmīgs. Tā truba beidzās, vai tu atceries? Te jau viss ir mainījies. Nē, viņi ir tālāk. Man liekas, ka viņi tālāk bija. Bet varētu būt, ka viņi tik dziļi kaut kādi, cik ir 80, 90 centimetri. Tas šķembas nebija, kad lika. Jā, pareizi, šķembas nebija. Šķembas jau vēl nebija. Vienīgais pa labi pa kreisi viņu vēl var būt, jo pa to tranšēju viņu varēja bišķiņ. Man bija atstāts, te bija bedre un te arī bija koks iebāsts, bet tas koks jau ir izraucis pie to sāru. Šitais, jā? Iespējams. Jā. Biovidi izrāva, laikam, to kociņu. Kad viņi visticamāk šito visu līdzināja, tad viņi ir norāvuši nost. Ko mēs vēl varētu darīt? Mēs varētu mēģināt ūdeni ieliet iekšā. Jā, te ir pie bedres tūmā gals. Kaut kur šeit viņam ir jābūt. Viņam ir jābūt cietam galā. Būs labi? Jā, nu cerams, te varēs atrast, kur ir tā galējā truba. Pagaidām neizskatās, ka būs. Neizskatās. Kafiju padzēries? Es nezinu, viņš par kafiju. Nu, buljonu iedzer. Tu ne? Es paspēšu. Nevar redzēt. Pēdējā burciņa. Kociņš bija, jā. Tagad bišķi uz apāra sanāk. Kā atrast trubu? Pats kur viņš tas kociņš bija iesprosts? Bet cits būs forši. Kas ir labākais, ko mēs šobrīd varam izdarīt? Kurš viņš rak? Mēs jau zinām, kurš rak. Iespējams labākais Latvijas pūtais Latvijā. Iespējams. Mums vajag paši labāk. Nē, tu vienkārši tikai Latvijā. Tikai Latvijā. Tu nedrīkst tādu, zin kā, nu tā kā pārāk sasalēt, bet tā arī īstenībā ir. Vienmēr izmanto, vienmēr viss ir kārtībā. Ja jums vajag, tad jūs zinat, ka nekad jūs nekļūdīsaties. Klaus, tev nevienā mājas būvniecības objektā nav bijis tik daudz cilvēku? Vienlaicīgi. Ir, nu, lielajos objektos, privāti mājas. Nu, cik lielajos? Tur, kad ir kaut kādi 1000 vairāk kvadrātmetri jābūt viesnīcas, nezinu, kaut kas tāds. Tad ir tik daudz, jā? Te jau tāda baigā rosība. Līdz 15. decembrim paveiksies? 50-50. Saki jā vai nē? Kaut kas var piekļūties. Nebūs. Bet no tavas puses viss būs izdarīts, jā? Mēs savu izdarīšām. Kā tev vispār stresiņš ir? Pastāties, 34 dienas ir palikušas. Ir 5 grādi, no rīta bija 2. Vēs, jā. Strād dzēsējs maz, ne? Uzmundrina. Domāju par to bāļu, jebkurā gadījumā tas, kas mums ir nepieciešams, mēs jau bez tevis nekādīgi, mums jau vajag to pamatnīt. Tikai es varu morāli atbalstīt, varbūt, ne? Morāli, finansiāli, darba ziņā, visādā ziņā. Risinājums vienmēr mēs atradīsim risinājumu kopistiski, vienkārši saprotam. Mums ir ideja, ko vēlamies. Vēlums ir sadzirdēts, un tad tas risinājums ir... Jārealizē. Jā. Atradi? Jā, Ir? cauruli atradu, bet galu nevar atrast. Cauruli atrast. Pagaid, jūs tad starpā sanāk? Sanāk starpā. Nesaplēsāt? Nezinu. Gribās atrast galu. Ir atrast cauruli. Tā lietena? Uzjautā reizi. Jā, lieta, ne? Pasties, kā viņi precīzi ieskrūvēja, ka neaizķēra. Tas ir sīkums, bet iespēc ar galvu jau trāpīja, kad saborēja, bet tas Galvu varēja Bet viņi pa dziļi. Sākotnēji jau bija visi zemāk paredzēts. Tas nav, lai kādu nomilnot pa dziļumu, es domāju. Bet atkal jālēmās situācijas tā kā traktoristiem un ekskavatoristiem. Šajā gadījumā tie gruntsvadiņi ir diezgan kritiski augstu. Te sevišķi pavasarī tā kā jēgas, un tā var nebūt šajā situācijā, jo tā caurule ir pārāk dziļa un tā infiltrācija vienkārši nedarbosies. Sausākā perioda darbojas, mitrākā nedarbosies. Jā, Džek, es jūs tā gaidīju objektā, ja godīgi. Es jūtu to. Tad ko, jūs balsojat, ka durvis pārliekam? Tātad mums ir ideja, ka mēs durvis taisīsim šiten, jo tas būs tāds īsākais, ātrākais ceļš. Viņas te ir izveidotas šiten. Nu tā būtu pareizāk, vai ne? Nu, praktiski jā, bet vai to vajag? Nu kā iet? Kā lai saka, jo dienas jau labāk. Pamazām top arī aciņa. Vēlēs ielaukoties, kā izskatās, kāda atšķirība būtiskākās. Nu smuki. Tur var noģumīt, ja? Jā. Un te paslēt aliņu no sievas. Nu, RR santehnika pateica, ka izskatās ļoti smuki. Viņi atzīst. Paldies, Viss ļoti labi novērtēja, maleči. Te arī ļoti daudz iespējas. Te ko piemetināt klāt un elektroierīces dažādas ielikt iekšā. Un tas viss ir... Vai pa baļļu izdomāja risinājumu? Pa baļu tur atstājam reņziņā, ne? Jā, pēc tam nākošajam, pieņemsim mājas īpašniekam, visdrīzāk gribēsies, Vai esošajiem? vai esošajam gribēsies jau Guļamistabu. guļamistabu, tad mums būs iespēja uzreiz tas slēgšs, visus tur saslēgt un sadot un izjūt caurums, ne? Kā domā? Mums jau sazīmēt viņi ir, ja, ka šeit ir tas viss plānā. Jā, no pirmajā plānā. Principā vadus varam atstāt, nesavienot nevienā, ne otrā pusē, ar iespēju, ka pēc tam mēs viņus pievienojam, izveidojam slēgšus. Bet jums aizdomā ar... Ko vajag sporta zālē, ja? Jā.
Es biju domājis, varbūt tas kreiceliņu likt, jā? Jā, Te var rozeti vajag te, jā. rozeti, jā. Te es domāju, varbūt tāds spoguls ir vajadzīgs liels. Es nezinu, televizoru vajag sporta zālē. Kur tu motivējošos video skatīsies? Rokie video, kur tu skatīsies? Jo, Heidi, ko tu visu šodien esi savilcis? Vēl tikpat. Un per lāžu. Protams. Piekus? Jo. Nekur dusmīgais per lāžu dara. Garšīgs. Elteks, čau! Klausies, vajag iekšā īstenībā kaut kāds gaiss uztaisīt, lai var mierīgi strādāt. Gaismas dabūs, uztaisīšu. Sāknesies? Ja tu dabūsi gaismas, es viņus pieslēgšu. Ko vajag? Prožektors kaut kāds. Prožektors vai spuldzīts? Tas ir spuldīts. Var spuldzīts, jā, tikai vajag drusciņā spēcīgāks tāds. Riktīgi tāds. 1000 lumeniem katru. Mums būs 3 siltumsūkņu bloki un tad kondensāti novedīs. Siltumsūkņi. Viens ir mājas apsildēji, otrs ir terases un... Viss izvadīts šeit, jā. Jā. Dziļum redz mainīties nevar. Var jā, ja vajag ir, tehniski. Nu, nē. Cik daudz tas ūdens tur būs? Nu, nebūs par daudz, jā. Vadam iekšā ūdens stacijā. Un ik pa laikam vienkārši pārstāvnēs viss. Un toča garantijas strādās un nav jēgas tur papildus ierakst, kad nav garantijas. Kā mēs zinām, garantiju šajā objektā neviens nedod. Negribās arī pārmetums saņemt pēc tam. Uztaisīsim tā, lai garantija nebūtu vajadzīga. Bet tas ir šodien jāizdara, tu saproti? Jā, jo rītdien te liek mājvirs. Uzskatīja izdarīt. Cik kā meistari runājuši, bet lielākā meistara atnāca. Ko viesturs saka? Te nāks no kondiškas un principā kaut kāds kondensāts un notek ūdeņu pavisam nedaudz, bet baies dziļums ir. Tev liekas, ka strādās infiltrācija tādā dziļumā šeit? Tie liek vēl kasetes uz leju, tad vajag švaki, jā. Kāds tev būtu risinājums, ja tas ūdens apjoms pavisam neliels ir? Neskaties tur. Varētu novadīt, ne? Jā. Daram tā? Tad mēs varēsim nedot garantiju par savu darbu. Nu jā, it kā. Cik jums tāda ekrāna ir vispār? Padauds. Kopā kādi 400 kvadrātmetri tad ir. 400? Jā. Oho. Parādi, kas skanēs ik pēc stundas. Tātad, ik pēc stundas būs sirēna. Tā. Paldies Eirošovam. Būs labi. Es domāju, ka tas spriedzīt bišku iedos. Stabili. Būs, ja? Nu jā. Jā, ļoti forši te viss izgaismots, lai no lidmašīnām arī redz. Sveiks, saka. Čau. Ko tu? Es tā neko. Atved dažas lietas, lai lidmašīnas tumsā redz, kur jālido. Jā, ļoti labi. Un arī, lai dzird. Tumbiņas, ja? Jā. Nu kā, redz, mums uzlikām, lai temperatūru var redzēt. Mums vienkārši sanākas izcīlēs teikt. Labi, ja? Jū, vitīgs mums. Gaumīgi. Cik grūti ir uztaisīt to, ka ik pēc stundas ir kaut kāda sirēna. Vispār ne. Tūlīt izdarīs. Ideāli. Doj parādi, kāds krāsas ir. Šis ir tās sūki, jā. Un tā violeta bija tāda sarkana. Pagad, tu pasīšas no tālu kā sarkana. Un tā violeta bija laba, man liekas. Jā, forša viņa tāda. Oi, cik labi. Eģis, gatavs maukt? Jā, mācam. Šodien velkam un gaidām deksmi, kad atvedīs. Cikos būs deksmi? Pēc no rīta vienkārši. Tu jau izdomāji, kur viņi bērt? Jā, tāpat arī bērsim. Traksis? Nedrīkst. Kāpēc? Šodien vajag iekšā pirti māju. Jā, bet mums jau ātri. Nu, viņi jau arī ātri. Kad izdomāsim, restoranta mototačku. Rekur, šitā būs labi? Kā elektriski. Jā, patīk. Nu, jā. Klusiņā. Prie Elteks pirmo reizi ieradās āgrē. Jā, vienoši. Nu, jā, bet viņš jau zina kā. Labrīt. Labrīt. Cikos tu būsi? Kaut kādiem 10. A, tu arī būsi? Nē, Nu, tā kā atbrauc apsties, kā objekts izstāst. man nav šodien laika. A, kad tu atbrauc? Šodien. Nezinu. Šodien gan ne. Nu, rītā atbrauc. Es padomāšu, padošu tev Ir dāvana no manas mammas. no tavas mammas. Jā. Ak, Dievs. Labi, sazināsimies, padošu tev ziņu. Labi, doj, mēs gaidām. Jā, doj, čau. Šito visu mēs aizdīsim prom, jā? Vedam prom, jā. Uz kurien? Deksmi? Deksmi savāks, jā. Jā, uz kurien tomēr nenesīs? Opā, vēl baltie kabeļi beidzot. Tavā mājā kabeļi kā mēlnajā caurumā. Jā. Visa māja būs nosiltināta ar kabeļiem drīz vien. Ar baltajiem? Baltiem, tikai baltajiem, jā. Tikai Te tavu mīļākie kabeļi. Elteks, redzēt mums. baltie kabeļi. Tikai baltie kabeļi. Tu šodien bišku mazliet iepriecini. Labi, 11 minūtes. Aizpēc citā laika zonā dzīvē. Tieši 8 rāda. Kas šodien, cik kafijas šodien domā izdara? Es nezinu, jā. kārtiņa jāpaņem. Jā. Elteks jau pie kafijas. Jā. Elteks, mīļākie baltie kabeļi. Šitos uz āru? Tos uz āru, iekšā melnos. Ir tevi sauc. Ar baltiem vadiem. Jā, ar baltiem vadiem, jā. Davai, tūt ņemsim visus baltos vadus, kas ir mācam turien. Buks ir arī vajadzāk, ne? Nu, ņem, jā. Tur ir tagad. Es negribu iet ārā. Elteks sadarbībā ar bērni. Jūtu, tavu elpu savā pakalas. Vairs nav buksieri. Oho. Jā, interesanti, kurš to izdarīja? Nezinu, varētu būt, ka Vanča rakstiet. Nav nejausmas. Eģis. Un ko viņš pats iebērs? Nē. Es to ieberu un pats izberu.
nav ar rokām, tas jādara. Toren, es jaunībā ar tačku skrēju. Protams, ka dažos objektos. Šitas ir tāds izņēmuma objekts, ja? Nu jā, tev tas ir. Viss dārgo. Timerī rāda 33 dienas. Nu, tā kā mēs esam prom būs 30 dienas. Paspēs? Jā. Baigais gadgets, ne? Šitas? Tačka vairs nav vajadzīga. Jā, baltos kabeļus samet iekšā un paldies. Un dzēn uz māju, jā. Tikai nes cik bateriju tādam vēl. Cik baterijas tādam vēl? Jā, tā viņiem jā. Storens varbūt šeit atbrauks. Baigais aparāts. Kāpēc viņi žāģē? Aizāģēja vienkārši skrūvējot, izdauza montāžas sauruli un nevar uzbāzt virsū, mazliet jāpieslīpē un jānopuš ar ciņu. Ok. Es kādreiz tik ātri šancēs. Dažreiz nākas, jā. Pāris reizes gadā vajag šitā pašancē. Pasaka, kā tev mīri maz smuka ceprīt un silti cimdiņi. Silti cimdiņi, jā. Jā, sveiks. Nu jā, mēs šodien nevarēsim, laikam. Iztiks. Nu kā tev iet? Man viss kārtībā. Nu, Džeki, redzi, gatavojās. Jā, viss ļoti labi. Skrūpāļi ieskrūvēt. Skrūpāļi, bet viņi dabūja tos flančus virsū. Parādi, kādas planšas? Tāds, kad ir, jā. Nu un pa šodien uzmauks, jā? Mēs sametīs kopā. Manipulātoru vienu, ko sākumā bijām dabūjuši, saplīsa. Dabūjām citu meklēt. Bet ir labs? Tas ir labs Džeks, jā. Arī viss kārtībā esam izmantojuši. Aha. Viss labi piekrita. Bija gatavs atbraukt. Tā kā viss labi. Kā klājās? Beidzot. Jā, Šos arī paši taisiet? jā, visi paštāks. A kā viņi tiek izlieti vai kā? Nē, sametināts. Lāksni izgriež uz lāzera un caurules gabalu piemetina klāt. Cik tas maksā? Šitāds ap 10 eiro. Viņi ir dažādi, gan izmērs var būt dažāds, kā kuram, Okay. kā projektā vajag, tā arī uztaisīt. Nu kā pēc vakardienas jūtās? Lau, mazliet stresiņš bija vakar. Kāpēc? Gribējām baigi pabeigt. Vaigā steigā. Šitādā objektā, vajadzēja ātri izdarīt. Izdarījām. Super, viss līmenī, jā? Būs līmenī, jā. A kā, jūs jau tagad viņu piedzīsiet līmeni vai kā? Vai jau... Skrūpāļi jau ieskrūvēta līmenī, mums tikai jāuzliek un jāpieskrūvē. Okay. Daži milimetri var būt atšķirība, tā kā viņi liks koku, starp koku un metālu būs ruberoīds. Ja kaut kur vajadzēs, tad divus slāņus ruberoīda uzliks. Kā laikapstākļi? Mums ka nemontējam šodien, zin kā laiks tāds, nu? Ne? Tā, no posthala ir ieradies. Tam klāt, jā. Kaut kādu pirti, laikam, tu atradām, vai kaut ko Pirti un garāži, jā. Jā, baigi daudz tur lietas. Es domāju, maz lietiņ būs, ne? Beigas diezgan normāli. Diezgan daudz? Kā ceļš bija? Tāds sastraigums, es nezinu. Laiks vai kas tas? Ierasiet komentārā, vai viņš varētu titulu dabūt gada TikTok frizūra? Te ir skaidra atbildi. Jo, Bet tik traki ir. ir labi, man liekas, tā paši tādi. Kalnu izbāzes palogu bija, ka brauc. Jā, tikai tu loks vaļā un tikai karsts. Krūpāls, viss kārtībā? Kārtībā, darbs ir paveikts. Ideāli. Ko tālāk? Gribam pastīties, kā uzstādīs. Bet, nu kā, viss labi būs, jā? Skrūpāļi labi, jā, viss. Sanāk tā, kad mēs ar rezervi paņēmām diezgan lielu pāli un skrūvējot, ieskrūvējāmies līdz atdurei. Jā. Traktors jau tālāk pat nevarēja pavilkt. Jā. Tā kā nespēja būs sasniegta, māja nesabruks. Jā, kādam vajadzīgi skrūpāļi, kā ar jums sazināties? Skrūpālis at info, droši var rakstīt. Ideālā variantā, ja jūs atsūtat uzreiz ģeoloģiju ar projektu, Jā. tad mums vieglāk visu paskaitīt. Mūsu inženieris pārbaudīs pāļu nespēju, ieteiksim pareizo pāli. Ekru mājaslapā, jā? Jā, skrūpāls.lv ļoti labi. Storen, nu čau. Rūdens ārā. Pagaida, ceļas nevajag? Kādi ir tie gumijas? Gumijas, jā. Nē, mums jau viss normāli, jā. Tu stāstīji, ka jums tur ir kaut kāda apsildāmā tolete. Iedevu jau šito te āķi iemet. Es gaidu atpakaļ. Jā, kas ir vajadzīgs par šos? Tāpat viņi samainīgu, jā. uz apsildām, jā? Mums vienkārši jumiķiem vajag, lai silti Lai ir. pa silto viss tur ir. A tu viņu māki lietot? Tur jau baigi nekas nav. Viņu vajag pārdzīt. Viņu vajag Pārdzīt. Nē, nu pārdzīt jau vajag vēl ko. nopietni? Viņš jau pats viņš nebrauc, jā. Jums ir stālažas, jā? Jūs arī viņus uzstādat? Jā, Mums tev tieši- vajag tieši stālažas, lai apliktu Priekš jumiķiem? Priekš jumiķiem, tāpēc, jā. Jūs Jā, varat uzstādīt? varam. Ideja. Man vajag saprast, ja tev ir kaut kādi izmēri, es varētu iedot uzreiz džekiem un montāžniekiem, tad viņi to tur visu sareiķinās un sapratīs, kāda apjoma vajadzīga. Jā, Bet cik ātri to jūs varat izdarīt? Nu, labi, te apjoms nav liels, ja tu man Nē, es tev teiksi, pasaku, jo man rītdien vajag. Tu uzreiz to var izdarīt? Es domāju, ka varētu, jā. Ok. Tagad it kā džeki nav tik noslogoti, tā kā es domāju, ka negribās solīt, zin kā tagad man ir filmē, bet, nu, ja ne rīt, tad parīt noteikti. Kur jūsu sildītais Storen? Tā, ļoti labi. Klau, jums ir kaut kādi mazi prožektorīši? Bija tādas mazās, tu domā iekšdarbiem, jā, lai Jā. džekiem tur būtu, vai es apstīšos, bija. Nu, kaut kādas dažas tur, zikā, te pa tumsu ņemās. Kaut kāds 3-4 būtu baigi forši. A, cik tev tālu ir vispār te apgaismojums, apkure un... Apkur rītdien slēdzam klāt.
Visa rekuperācija, rekur jau gandrīz izvadīta visa. Kādā patīk doma ar silto terasi? Man ļoti patīk. Es jau rekur iepriekš skatījos. Tas tāds, nagļaks, protams. Ja man vajadzētu izvēlēties, es noteikti ņemt, par silto terasi, jā. Nē, viss jau čik. Kāpēc iekšā nesrādā, teiksim? Elteks, viņš haltūrē kā parasti. 33 dienas un vēl palika, jā. Šībiņās iesi jau terasē kafiju dzert vai? Jā. No, nē, mums ir jāpabeidz apdare visa. Apdare. Iekšējā un ārējā, jā. Mēbeles vispārējais, tas ir pēc tam. Nu kā tev izskatās vēl? Zin kā, tas tā nobeiguma stadija, man liekas, tā ir tāda pretīgākā. Tie visi sīkumi, vēl jau te nav sīkumi, tie vēl lielie darbi. Bet tas final, man liekas, būs tāds izaicinājums baigais. Es nezinu, es jau ticu, nekas te tāds nav. Nu. Tu jau ar pieredzes trojkā kaut kāda esi? Nu, kā ar pieredzes trojkā? Tur tie objekti bišķi arī savādāk. Tur jau arī atkarīgi tur termiņi, projekts, budžets, vispārējais. Nu, tev te it kā viss ir nolasīts, viss novākts. Tev ir līdz pēdējai stadijai viss savāks, visa komanda. Vēl tā, vēl fasādnieki un tie, kas griestas taisīs. Jā, to es redzēju, ka tu tur meklē. Nedabūji vēl? Kosmonautis tikai pagaidām. Ok. Un cipara ziņā, ja? Jā. Nu, viņi redz, ka šeit ir timeris, te ir kafija, te ir storenta tehnika. Ir, un tad uzreiz viņi uztaisa ciparu, tur reiz 3, nu, no standarta. Nē, tas ir forši, ka cilvēki māk novērtēt savu darbu un visu, un es ceru, ka viņiem grafiki visi ir pilni, ja viņi tur ņem, nu, reiz 3 no standarta cipara. Es domāju, tieši otrādā. Bet viņi varbūt, zin kā, vienreiz mēnesī, reiz 3 mēnešos tā uzšauj, tad atpūšās. Varbūt tur tāds stāsts, jā. Pēc tam pat aizemītēm tur izsildās un tad atkal kaut ko meklē. Es tieši viņam saku, ka, tad počs izskatās. Nekas nav mainījies. Nē, tieši otrādi. 3 dienas izskatās reāli. Jā. Tad, kad iegāja iekšā, vēlreiz priekšā apstījos no iekšas ārpusa, ka izstās. Es saku, tomēr vēl liekas, ka nebūs. Bet tu jānāk palīgā. Viņš jau kā var tā palīdz. Man bija jau. Kur tu biji? Man pašam savu māju vēl ir bišķi jāpiesakā. Bet viņš jau visu priekš Jumiķiem silto toaletu organizē, jā? Nu, es mēģināšu, jā. Lai Jumiķiem silto toaletu ir? Rītā? Nē. Parīt, labi. Nu, man atkarīgs arī bišķi nevis tikai no mums, bet no Eko Baltiju vidu. Eko Baltiju. Kad tur būs 31 diena, tad būs siltā toaleta. Jā, tad mums rāda 33 Eko Baltiju. Mums pēc 2 dienām vajag Jumiķi savādāk uz jumta nekāps, ja nebūs apsildāma toalete. Tā ir viņa prasība, jā? Vai... Jā. Ir bišķi vairāk jāiespringst. Ir, ne? Kāpni kāds nolaudzis. Elteks. Smagāks kāds īrs kāps. Jā, Elteks kāpne. Kaut kur viņš pazudis. Nu, viņš tev vadas vēl baltos visur. Nē, nu labi. Progress riktīgs no cik es skatas biju. Pusotras nedēļas. Šitā tagad paskatoties, visu apskatot, kas tā kā ir, liekas, 3 dienas. Tas ir baigi. Nereāli, ja? Nereāli, liekas, tomēr, jā. Nu, mauks pa naktīm vienalga. Skaties, ja Jumiķim pievils, jā, neuzliks pa 1 dienu, tad es kafijas aparātu uz nedēļu slēdzu nost. Nu, ķipa, bišķi sāc ierobežot, respektīvi. Jā. Nu, jā, pareizi, vismaz kaut kāds tur mēri kaut kādi. Jā, un attiecīgi es domāju, ka visi pārējie būs dusmīgi. Vēl variants pieņemsim apzaļumotājiem, es varu atvest eksīti, mums ir bez kabīnes. Eksītis. Nu, lai, jā, bez kabīnes, azais. Nu, lai viņam līstis, lai viņam ir pretīgi, lai viņam ātrāk gribās pabeigt. Nu, tā kā. Nu, viņi šonedēļ jau pabeigts tie apzaļumotāji, kā. Ok, labi, apzaļumotāji, jā. Kam vēl var pātrināt procesu? Un siltumu atslēgt tad tos? Jā, viņi pagaidām nav, bet siltums te vajadzīgs, mums vajag tev visu, lai žūst. Sāksim ar kafijas aparātu. Nu, jā, tad ar to, jā. Tas tāds vistrakākais sots, man liekas. Vai nu kaut kādus top dzērienus atslēgt, ja tā var, izprogrammēt ārā. Jā. Melna, balta kafija, buljoniņu ārā. Jā. Atstāt tīri kaut šitos pretīgos īru, visus šitos latēju. Karoči, zini, ko es izdomāju? Ja Jumiķis pa 1 dienu neuzliks jumtu, Tad uzliks pa 2. tad kafijas aparāts uz nedēļu iet tiks atslēgts. Baigi traki. Jā, tiks atslēgts uz nedēļu. Nu, Jumiķis kā pazudīs no objektā, pārējie būs nikni uz viņiem. Jā, nu galvenais ir Jumiķa adreses pieredze. Ja, mums ir ieradušies labākie pārdātāji Posthals. Posthals, jā. Protams. Laicīgi, nekas nav pazaudēts, jā. Kā pa ceļam gāja, viss normāli? Brīnišķīgi. Posthaliņš. Visi paneļi vietā. Visi atbrauca. Visi atbrauc, jā. Baigi daudz bija. Baigi daudz, jā. Tu teici pirteņas, domāju, kas tur maziņš būs kaut kā. Es ap autonojumu aizmirst laikam. Jā, Rihard, jautājums, jūs šodien liekat to siltumsūkni? Es sapratu, ka šodien nē. Kad jūs liekat? Man jāprecizē, jo siltumsūknis ir no tolām, nevis no maniem. Labi. Es sapratu, davai. Es jau montēju, tikai man jau vienalga, ka atradīs, ka tad arī montēšu. Jā, es tev sapratu, jā. Rekuperācija šobrīd mēs vēl nelaikam, tur sienas nav sagatavotas. Tomjam Black Fridays ir 4 colās visu mēnesi un nevar viņu sazvanīt. Tad, ja kas brauc uz 4 colām, tur ir Black Friday. Ja kas meklējam, Tomu no 4 colām. Labrītiņ. Sveikiņi. Sveikiņi. Veicam darbā.
Pagrabs arī būs tā, tas... Rekvīrijos? Lien iekšā. Labi. Tas ir maziņās testiņās. Viņš kā vispār apaicējās pa lielo pagrabu, ne? Nē, nevajag. Nevajag? Vajag. Mums vajag baļu ierakt, jo izdomāja risinājumu. Jā, es visu nakti sapņoju. Vismaz tiešām es reāli pa nakti sapņoju par tavu baļu. Nu, ko izdomāja? Viņš iesatēja baļā. Ir idejas, man galvenais vajag ar Reinu bišķi apspriesties ar idejām. Man ir dzimušas idejas. Jā. Un to visu saliksim kopā un realizēsim. Es vienkārši gribu Ziemassvētkos tajā baļā ar perlāžu viņu pilnu pieliet un... Jā. Uzaicinājums arī būs? Uz Ziemassvētkiem? Jā. Ar tev ģimeni jāsam. Var jau pieskart pēc dāvanām. Mārtiņ, nu, kāds tu pielavījies man pie no muguras? Laiciņu atpakaļ atbrauc. Es biju pārliecināts, ka būvlaukumā būs klusums šādos laikapstākļos. Es knapi no mājas tik vērās. Jā, ko tu jau pēc perlāžai? Es pēc cimdiem. Cimdas? Cimdas gribu bišķi atbrīvot vietu tur virtuvē, lai Jā, cimda rekur tur augšā. Kāds tev izmērs rūkai? 9. es parasti nāku mājums. Nu, šitos malus, es domāju, šeit būs labi. Kā noskaņojums? Labs, vērs ārā. Ir bišķi, ne? 9. arī ir? Jā, nu, redzi kā. No tā, timer redzēji? Redzēju. Nu kā? Tu vēl laiks ir? Starp citu, tu pēc 2 minūtēm sirēna sāks skanēt. Kas pa sirēnu? Nu, ik pēc stundas skan sirēna šeit. Timerā? Jā, tā kā tu varēsi paklausīties. Gaidām konstruktoru un mēram telpu. Nē, kafiju dzēri? Nedzeru. Negribu? Es kafiju baigi nedzeru, bet Bet buļļonu buļļonu. gan es iedzeru Jā. šādā laikā, jā. Tos kolēģis Ascips būs? Būs. Brauc. Labi, kā tev patīk šeit te pulētās? No, Jūris. Kas ir Jūris? Sveiks, Jūri. Konstruktors ko dara? Zīmē, lai viņi var uztaisīt. Ok. Un tu dari ko, Mārtiņ? Viss. Augrīt. Viss. Viss. No paša projekta sākuma. Darbs ar klientiem. Tu vairāk pārdošana, jā? Pasūtīšana, jā. Bet, ja vajag arī pieslēdzēt cehā. Tev viss pirksts vietā? Viss vietā, jā. Bet saka, īsts galvenieks ir tam, kuram ir viens pirksts trūkst vismaz. Tad es neesmu īsts galvenieks. Tikai viens. Jā. Tev viss pirksts? Man viss pirksts. Būs parastais vārdiskapis. Tu esi samierinājies to? Es nezinu, no Ascips būs ar viņu izrunāsim, jā? Labi, tad izrunāsim. Nu, es jau, zinu kā, es ar Reini runāju. Jau tagad Bet te tev vēl tur to farmasels, jā? Farmasels. Jā, kas tad šeit var uzaudzēt vienkārši nevis vienu, bet 2 kārtas jau. Jā, mierīgi. Jā. Smags, jā? Jā, smagāks nekā redzības, noteikti. Jā, bet arī izturīgāks. Pat taisno pie viņu varēs skapīt skrūvēt? Es domāju, ka jā. Klausies, pie viņu var pat taisno skrūvēt, jā? Jā, principā arī var pat taisno skrūvēt, ja ir nepieciešama lielāka slodze līdz 51 kg var uz dībelītes speciāli skrūvēt klāt. Tātad apakšā nevajag nekāds OSB plāks, jā? Nu, principā nē, viņš paredzēts ir, ka var bez OSB plāksnēm līdz 51 kg uz vienu skrūvi. Šito tad uz to 70 labāk? Nu, es nezinu, kā grib. Nu, vai grib līdz ar to fasādi. Ja tas leduskapis ir ar ūdeni, tad viņš būs ēlāk. Nu, tur jau ir pieslēgumam tur tāds atsāls. Mēs virtuves fasādi līdz ar sienu vai lai bišku viņa ienāk iekšā? Kā labāk? Līdz ar sienu, galvenais, lai sienu taisnā. Aha, nu tas jau Eduardam, jā, flomasteram, jā. Jā, nu tad labāk līdz ar sienu skaistāk. Jā. Viss lienā līnijā. Čau, Cindy. Čau. Klusums. Par tām ailēm. Kādu mēs taisam šeit aiļu apdari? Mēs varam taisīt melnu mēbeļu materiālu? Jā, varam tā taisīt. Vai tev ir kāda cita ideja varbūt to? Pagaidām man nebija. Nu, un cik es sapratu, toreiz tu gribēji akmeni, tad mēs ierunājāmies par to mēbeļu materiālu, tāpēc, kad ārpusē ir tās metāla melnās palodas, un kad iekšpusē viņš varētu tā forši izcelties. Un tad tie logi nav tik daudz. Akmens, vizualizācijās bija akmens, ne? Nu, sākotnēji bija akmens tomēr. Es nezināju par tādu variantu, ka varam vienkārši apdaris, nu, to DL likt. Apdars dēli? Nu, neapdars dēli, bet virtuves dēli materiāli. Nu, var likt. Jā, es nebiju zinājis, ka tā var. Tāpēc, nu, es vienkārši biju ieminies kā akmeni, nu. Jā. Nu, tad mēs varam no kādā izdomāt foršu laminātu, jā, kādu ielikt tur. Vai? Es kaut ko tā taisīšu. Nevar tagad tā uz sitienu tā pateikt. Jāpadomā. Akmenis tiešām ir bijis, nu, tā kā ailēs. Bet akmeni man itrās nevajadzētu. Cilvēki, tad katrā palotē atkal būtu kaut kas savādāks. Nu, pagaid, bet šī palodze jau būs kopā ar akmeni. Ar akmens virsmu. Jā, šī ir par šito logu vispār cits stāsts. Tur arī žalūzijas, nu, tad pareizi jāizdomā. Johadi, Tomiņ. Sveiki! Pagai. Sveiki! Tu Tomiņ necilvērs telefonu man un tu Reinim? Tu man zvanīs jau gulēji? TikTokā, kas no tava profila sēž un laiko visu šēro? Vakardien? Jā. Es jau tikai piecēlos. Tā jau ko pateikt. Nu, labi, nezinu, kaut ko. Kas tur laikoja? Kas ar Black Friday notiek? Viss notiek. Mēmākās akcijas. Jā, 4 salā visu joprojām viss turpinās. Protams. Pagaid pamēs to tās tā rekuperāciju norekumēsim pa viszemāko cenu Latvijā. Tiešām labi cenu. Pasties šī tāds zaļs trubiņas, ja tu gribi mājās. Zabūs strādāt, tu līdz divreiz vairāk. Gribi līdz decembrim vēl kāds šāds 6 mājiņas paņem? Uz kursiem esam. Kādiem kursiem? Reku 3 kursi.
Šitie kursi beidzās. Jāsāk strādāt. Labi, Tomiņ, kas te ir mums? Kas tas ir? Es pat nezinu. Ierakst komentārā, kas tas ir. Jā, kur to izmanto? Kaut kāds āra krāni? Rekor var ielikt artikulu Google un var atrast, kas tas ir. Bet no šitais nesasals. Nesasals to šeit. Klau, Tomiņ, kas mums ar siltumu? Kad būs mājās siltums? Mēs neiespējas to sildītāko to atved no storēm. Tas strādā, bet viņš visu neapsilda. Šodien vai rītdien? Nu, nopietni nekad būs viņš šodien vai rītdien. Tā kā īsts celtnieks katru dienu soka, ka šodien vai rītdien. Mēs standartā pārceļam. Ok. Davai. Jums bieži kāši? Regulāri, ja? Ir, neviens nav ideāls. Neko nedara, tad nekas nav. Bet tev tur normāli par to virtuvi par 17 štukām, ne? Tur cilvēki sarakstīja. Cilvēki cepās, acīm redzot, tas ir labi. Labi, nu kā tās 17 štukas sastāv? Nu, pirmkārtām 17,000 sastāv no kopējās cenas ar PVN, vai ne? Otrām kārtām, kā jau es minēju, tur ir akmens, dektons, mākslīgs akmens, tā kā lai pareizi pasaka, ar pēdējā tā kā dizaina tendencēm. Ja? Trešām kārtām krāsots MDFs, kā jau tur viss cepās, vai tas ir prēmijum materiāls. Es nezinu, vai tas ir prēmijum, bet, jebkurā gadījumā ļoti daudz viņi izvēlās, un krāsošana ir ilgs process. Un kaut ko arī maksā, ja? Furnitūra, cik tālu? Jā, furnitūra tur arī ir. Cik furnitūra maksā, apmēram virtuvē tāda, vidēji tāda laba tāda? Nu, tieši tai konkrētajai virtuvē divas lielās kolonas jau viena sastāda pusotru, ja? Izvēlēkamas lielas kolonas, gan iz virtuves augstumā. Katra atvilknīta ap kaut kādi nepilni 100 eiro vai ne, un dažādas nianses, Tad tu nepeldies naudā, ja? Es nepeldos naudā, ne. Ko par virtuvi izlēmāt galu galā? Samērīts ir, es gribētu saprast par tām fasādes krāsām līdz galam, par akriliem. Matētiem akriliem, ārējām. Matēts būs, ja? Matēts. Tad tāpēc tam nepiek matēt? Nē, uz jebkura jau paliek. Arī uz gloss, jā, noteikti. Bet rokturīši nebūs, ja? Nebūs. Viņiem paliek pirkstu. Konstruktori, jūs rokturīši neliksiet iekšā, ja? Kādā ziņā? Nu, negribās rokturīši, gribās tā čip uzspiešu smuki un atās. Spiedējieni, tā kā. Jā, kā tu Vai nu iekšēji rokturi, kas ir golf, kas nav. Jā. Apakšā būs līstis, augšā būs sifoni, pārkarītas un tādas lietas. Ārēji rokturi nebūs. Paldies jums. Ok, ne, uztais tā, kā tu taisītu sev, ja? Jā. Nu, tu izvēlēs tā, kā tu taisītu sev. Kaut kas šāds bija? Nu, pašķirsti varbūt to. Jā, šitā arī. Tu jau saproti, Sintī, ka beigās cilvēki vērtēs tavam interjeram liks atzīmes. Manam vai mūsu kopējam, nu jau? No, tu jau slīdi prom tagad. Neslīdu. Jo vienkārši, katra iesaistītā puse piedāvā kaut ko savu. Ir kaut kāds nianses, kur mēs nevarējām izvēlēties, to, ko mēs tā kā bijām plānojuši un kur bija jāpielāgojas. Tāpēc saka, tas tāds kopdarbs. Visi Sintī mēģina tagad izslīdēt no atbildības. Jā, ok, tad tu varētu to tumšo. Ko tu saka par vispār tiem spīdīgajiem, gaišajiem? Tā kā to iedzināt to virs paturi? Un aizver acis un izvēlies. Nē, nav tā. Nu, man patīk no gaišajiem šis tonis. Un no tumšajiem tad sanāk, varu, jā. Jo viņš nav tāds, viņš nav uzbāzīgs, viņš tāds maigs ir. Vismaz tev arī nav garlaicīgi. Jā, viņš arī smaida bišku. Pabi, šis ir betons, jā? Slīpētais betons, ir anetes roku darbs. Tas gatavais, jā? Jā, gatavais. Ko darīs, Sintī? Nu šitā tad? Tu noliezī pirksti? Jā. Savu vecajos laikos? Nu, es tā daru, jā. Nē, es tik jauna. Man liekas, ka varētu būt ļoti labi ar to oranžīgo akmeni un balto akmeni. Akceptē? Rekur tumšais un gaišais šitā. Es tev nedzīvošu. Tumšais ir šitais? Jā. Ļoti labi. Super, viss. Perfekt. Viss. Tu gribēsi vēl likt? Pagaidām, viņi nav vajadzīgs, man liekas. Nu, labi. Bet izākam caurules vai vismaz. Jā. Tikai jāsaprot, līdz 5 kW vai virs 5? Līdz 5, jā. Pietiks, ja? Pilnībā. Tad pussalu 1/4. 12. Jo vienkārši ir šitās pussalu 1/4 ir līdz 5 kW. Tad ir pēc tam gāzē iet 3/8. Līdz 5. Vairāk taču nebūs. Labi, ierakst komentārā, kādu cauruli vajag izvilkt, jo tomēr tur meistars zina labāk. Mēs ar Rihardu izdevumiem uztaisīt arī Black Friday rekuperācijai. Tā kā, piemēram, ja jums mājās vajag rekuperāciju, ja? Ar visu darbu, visu. Tad no 100 līdz 120 kvadrātiem kādu cenu mēs iedosim? 8000 PVN, ne? 8000. Nebūs palētu. Labi, lai iet līdz janvārim 8 štuks visu darbu montāžu niekārtā. Pierunāju. Ar promo kodu TikTok māju. Tikai un vienīgi. Rakstot e-pastā Toms vai 4 colus vai arī... rsantehnika@gmail, jā. Bet varētu vēl mēs siltumsūkni arī uztaisīt Black Friday. Tā mācīšu, kad atvedīsiet. Nu, davai.
Asip, tu arī šeit? Es nepamanīju šo. Ko tu te? Jautājums. Svarīgākajam. Uz pusdienām, jā? Pusdienas ir pēc 8 minūtēm. Nu, varēs normāli pēc. Labi. Perlāžs arī jātas? Perlāžs ir visu laiku visiem objektiem. Jautājums vēl joprojām par to leduskapu. Nu, vai tu mēģinās piedāvāt kaut ko tā kā no to ledus generatoru, vai paliekam pie tā paša? Bet te izvadi ir pievilkt, es tās skatos, Ir ūdenim. Palielam jau vajag no šejienes arī paņemt. Es apskatīšos. Viņam ir pievilkt. Parasti viņam nekā tur nav. Es apskatīšos, bet es domāju, ka palikt pie tā paša, kas ir. Nē, nu jā, viņš šitā paliek, šitā kārā, tad te jāaudzē jau 20 centi. Par smalcinātāju, par šrēderu jautājums ir. Vai mums viņu vajag? Vajag? Es domāju, ka vajag. Jautājums, vai tev vajag? Es nekad neesmu lietojis viņu. Ļoti vērts, ļoti labi. Jā? Jā, mazāk atkritumi. Tad vajag. Jā. Ļoti labi lieta. Kur virsmu būs? Par plīsvirsmu salā nē, jo Velteks nav pārliecināts, ka viņš varēs izvilkt. Jā, Eltriks nevarēs to vadu izvilkt. Viņš teica, viss jau nokavēts. Eltriks izdarīja. Tā kā plīsvirsmu būs šeit un ar nosūcējiem. Bet Reinis kaut ko stāstīja par rekurpulācijām. Rekuperācija, jā? Pareizi, rekuperācija. Un par ogļu filtriem, ka te viss sastrādāsies kopā. Jā, tur visam jā. Te būs siltuma zudums nekāds, ja viss paliek tajā apakaļ uz ogļu filtru. Rekur, stunda paga. Purge. Signāls par ūdeni. Tā kā šausmenē, reāli. Ik pēc stundas, jā. Eltriks, tu saki, vairs te nevar izvilkt, pareizi? Nevar visu. Ka tev ar Asifu būs arī jābuksējās. Viss vairāk ar tevi gribēs boksēties dēļ tavām izmaiņām. Nē, nu jau vairāk nav manas izmaiņas. Es tagad mēģinu pielāgoties visu pārējā izmaiņām. Jā, tur, ja? Tur apakšā leduskapim. Tur paliks. Visi tā kolonā, jā, tur būs iekšā tajā kolonā rozetes. Jā. Cepeni, un kas tur būs? Vai mikrēni vai kafijas automāts vēl nebija atvērts vēl jautājums, jā? Jā, par kafijas aparātu bija paliks. Te būs 2 rozetes, un tad viens paliks lediem, lai mēs varam aizvilkt. Un tur viens lediem stūrī. Te augšā nāca vēl starp augšo skapīti un leti, te vēl bija rozetes. To Rēnis teica, ka te vajadzētu vienu, jo citādāk te tad nav. Virsmai rozetes. Virsmai, šitas bija trauku mašīna. Bet tas būs atsevišķi, lai slēdzās, tāpēc, kad leduskapis un trauku mašīna ir atsevišķa grupa, lai, kad tu gribēsi izslēgt visu māju, lai tev paliek ieslēgt leduskapis un trauku mašīna. Tā būs atsevišķa grupa, šitā ir atsevišķa, bet mēs varam pievilkt jebkurā vietā tagad arī no turienes. Virsmai vajag atsevišķi. Nē, tas ir indukcijas. Viņi domā virsmai. Jā, indukcijas virsmai, jā. Elteks, jā. Asif, rekur, mums ir laiks, jā, te rādās. Smuki? Jā, te viss ir jāpabeidz laicīgi. Obligāti. Ko tas izdomājas? Šo sienu audzējiem klāt. Tā kā sākumā bija 700. Sākumā bija 700, jā. Mārtiņ, jūs negribat arī televīziju ar plauktiņu uztaisīt? Es nesaku, ka mēs negribam, bet par to termiņu ir šaubas. Nu, pārāk, kāds viņš izskatās? Nē, zemais plauktiņš un zemes tāds. Par to sienu. Jūs padomājiet. Padomājam. Jā. Sarunāts. Kāda ir ideja? Ideja ir skečupā vislabākā sazīmēt aptuveno risinājumu, lai mēs saprotam, par ko mēs runājam, un tad saskaņot ar visiem tādu jau precīzi sarakstu. Tu par baļu, ko tu saki, cik reāli to visu uztaisīt? No siltumsūkņu viņu sildīt? Siltumsūkņu sildīt. To ūdeni padot no tikko kā tikai izdomāju. Siltu ūdeni padot no siltumsūkņa vai ne no boilera, pārējo piesildīt uz vietas ar elektrisko teni, lai uzturētu temperatūru. Uz malku, uz ķēdu, kur nama nebūs. Es domāju, elektriskais tenis būtu vislabāk. Es domāju, čaļus no gudrām mājām vajag pieslēgt, lai viņi saliek sensorus iekšā, lai tā temperatūra vienmēr ir tajā te. Jo, bet Tomiņš izstās bēdīgs. Bet es gribu vienkārši Ziemassvētkos baļā ar perlāžu peldēties. Vai jaunajā gadā. Perlāžu, pilnu pieliet ar perlāžu. No boilera? Siltumsūkņus ziemā kāds vēl uzstāda? Jā. Vai tikai rudenī? Ir santehnika. Jā? Jā. Kā viņi atslēdz visiem mājām apkur? Siltumsūknis mums vienalga kādā laikā. Mums gadu laika netraucē. Okay. Ja vajag siltumsūkni tā kā TikTok mājā, tad rakstīt uz kurienu? Uz Kopsar 4 colas vai uz rrsantehnika@gmail.com. Un arī uzstādīs, jā? Protams. Mēs principā piedāvājam tikai un vienīgi pārdošanu kopā ar montāžu, jo ļoti bieži, piemēram, mums ir bijusi pieredze, kad klienti iepērkās internetu veikalā, nopērk siltumsūkni internetu veikalā, pēc tam zvana mums, vai mēs nevaram viņu uzmontēt. Protams, ka mēs to varam izdarīt. Bet mēs parasti piedāvājam uzreiz jau siltumsūkni pārdot ar visu darbu. Nu, vēl ir bieži gadījums tas, kad cilvēki nopērk atsevišķu siltumsūkni. Tur maz bērns jāizspēj. Bet Black Fridays arī turpinās uz montāžas darbiem, jā? Jā, protams. Viss komplektā iet, jo tad ir visdrošāk, jo tad mēs zinām, ka viss ir kārtībā, visas garantijas var, nav neviens kaut kāds brīnums uztaisījis un viss kā vajag. RR Santehnika.
Kādas firmas siltumsūknis šajā mājā būs? Šajā mājā būs Alfinotec siltumsūknis. Kādi jums vēl ir? Mums uz vietas ir Midea, Panasonics, Daikins, Alfinotec un Heistechnics ražojam siltumsūkni. Tā kā mēs biežāk nosūtam visus tos variantus klientam. Jā. Un tad attiecīgi aizbraucam apskatīt viņam māju un uztaisam viņam piedāvājam kopā visu darbu, montāžu, palīgu materiālu un visu jau gatavu, lai viņam nav tā, ka viņam kaut kam jāskrien pakaļ visu laiku. Jā, un es jums iesaku 4 solas un RR santehniku, jo viņi ir labs kombo. Man nav jādomā par to, ka vai tur ir kaut kāds nipelīts paņemts vai kā viņas nipelīts? Jā, pareizi. Jā, nipelīts vai kādu amerikānku nav paņēmuši un nav jāskrien pakaļ uz veikalu, bet viņi paši visu izdara, visu čiku un... Klientam jābūt tā, ka, tā kā es vienā video stāstīju, ja es kaut ko iegādājos, man jābūt tā, ka es samaksāju un man visu izdara, man nav jādomā. Nav jāskrien pakaļ, jāstās uzlika, neuzlika. Montāžā, principā, ir tā, ka apmaksā, nākošā dienā iekārt tevi pie jums mājās un uzstādīšana 1-2 dienas maksimums. Ilgi gaidītā pīca. Ai, nav gatava vēl. Nav, čau. O, paldies, bet mēs tev ļoti gaidījām. Ir ideāli, nebūs? Gan jau, ka būs. Kā tad rekurēja telefonu numurs? Labi, cerams, TikToks nenobloķēs, bet rekurēja telefonu numurs, kur var pasūtīt pīci te patās Mārapas iedzīvotājiem, ja? Uz centru jūs jau nevedat, ja? Vadam arī. Uz centru vedat? Jā, mēs visur vadam īstenībā. Ideāli. Šodien ir suši tev arī. Jā, suši? Jā. Ei. Bet tagad iesim iekšā, vai ne? Jā, ejam iekšā, jā. Izslēžam. Pusdienas pārtraukums. Jā. O, Elteks jau pirmais uz pusdienām. Gaidam. Ai. Jā, vai galdu izdod? Tikai dēļ tām pusdienām. Jā. Kur ir galds? Nav galds. Kur ir bijāvītas galds? Super. Cik tur pīcis iekšā? Šoreiz 7. Ideāli. 7 reiz 8, tas ir... 56 gabali, netiecīgi, varēs sakāt, normāli noēst. Tā, kas mums te ir? Šitā kā saucās? Šitā mums ir 4 sieru, šitā mums ir ļoti interesants nosaukumu raisika. Raisika? Jā. Pats domāju nosaukums? Dažādi, jā. Šitā mums ir brokastu pica. Tālāk šitām sēņu. Brīn, es gribu šito jau pagaršot. Es tā gaidīju tevi, tu nevari iedomāt. Pepperoni, barbecue pica. Tāda chicken curry. Ok. Ir atcerās sushi? Sushi ir dažādas opcijas. Šis ir saucamais, mums katru sezonu ir saucamais tas īpašais setiņš, kur mēs salasām paši dažādākos labākos sezonālos sushi, ko mēs saucam par rudens setu. Ziemas seta kā tādu tematiku pa ziemu un vasarā pāri attiecīgi tieši tāpatās. Pats ēdīs picu? Noteikti. Es esmu asotu picu cienītājs, attiecīgi iedošiem ķeršos pie Tex-Mex picas. Labi, aptīd. Lūdzu. Nāšat ēst? Elteks. Pirmais. Pirmie. Elektrība pabeigta, daļēji. Ko lai izvēlas? Nu, ļoti labi piciņi, ne? Vitīgi, vetīgi. Siltu. Tā, Jēzu, ja? Jēzu. Paim širo. Tā labāk dar blū. Nekā Garden, RR santehnika, biovide. Uz darbiem viss būtu tik nadzīgi, ne? Uz ēšanu viss saskrien. To šodien šanās pašancēt? Katru dienu šancē. Kāda bijusi tā diena, ka mēs nestrādājam? Tāda cimdiņa arī īstenībā. Klau, kāda picām bija mājaslapā? Maksimāra.lv riksiņu. Tur varam pasūtīt, tās reizes ir apmaksāt, mēs sadarbojamies ar Citadel banku, līdz to visu maksājumu notiek online. Skaidrs, ka kur ir ar termināliem braukā līdzi, bet tā realitāte ir ērta, samaksā, aizmirst un nedomā par kaut kādām apmaksājumiem. Okay. Paldies tev. Beidzot perlāžu. Bet tu jau pagājuši perlāžu? Super. Nu, ko saka? Jums ir leduskapīšos jātur iekšā. Iespējams, varētu būt kāds, kas spēj piegādāt. Var piegādāt, viss nav problēma. Tā kā mēs vīnas kapī varētu ielikt. Rāven, viss rāvens jau virsū un jau viss nekas. Nekas pārīgi nepaliks. Jūs jau rekomendējat suši uzēt, domāju, ka pietiks jums tos 5, ne? Būs labi? Okay. Labi, paldies tev liels, jā, Maksim Ārapē. Daičeņu. Jā, Sijā Deksme atveda mums sīkšķiem, bet pietiks? Viss? Visam pietiks siltumnīcai, visam, ne? Jā. Ideāli. Ko mēs ar šito darām, Edžus? To paņemsim, cik mums vajag. Jā. Tad pēc tam drīzāk vedīsim ārā. Vedīsim ārā. Mums rītdien ir liek te žogu, jā? Ļoti labi. Labāk mēs redzēsim augstumus, kur kā pieiet. Ļoti labi. Šī daļa mums arī vēl jātur. Beram viņu ilgi jau. Edžus, te būs mums taciņi, jā? No uz viņas es nekāpšu, prakses vai? No, sīkšķemba. Sīkšķemba mums nāk no Deksmes. Sijā Deksme. Tagad mums salikt līnijas pēc projekta un sākt ieklāt linko plākstu. Pēc tam citu tevi Sijā Deksme šeit pa blatu dabūja iekšā. Jā, tālāk aizgāja linko arī. Jā, to ievilki iekšā. Te tā kā piramīda tādā. Jā. Rekur, jā, mums ir paukš 33 dienas. Pabeigsim? Šo taciņu, jā. Taciņu jau rītdien būs gatava. Jā, nu visu šito šodien jūs aizbērsiet ciet, noblietēsiet, jā? Un novilksim arī. Edžus, tu teici, ka tev arborists arī ir, jā? Jā. Arborists
Kaut ko tad darīs? Jā, viņš izies tos sausos. Vainagu necels augšā, bet tikai sausos zarus paņems un... Ko nozīmē vainagu celt augšā? Nu, vainags, koka vainags, koka vainags. Un mēs paceļam dažu zarus no apakšas, tā kā paceļam uz augšu, bet nedrīksim, jo nogriezt ir viegli. Jā. Bet ataugt, tas neataugt tik viegli un ātri, īpaši tas, kad tur gaisma netiek. Tad tikai vienkārši sausos zariņas jāapzāģēs, jā? Jā, tikai sausos zarus tīri, lai tu atpūšoties tur, lai tu nekrīt viņus virsū. Bet tīri pat vizuāli, pat nevis apgriezt, bet aplauks tā būtu pat labāk. Kā Veģis, tu man teici, lai šitos kociņus es atstāju, jā? Tad man te dzenīts visu laiku lido, viņš te daudzās par šo koku. Paši tā kā priedi vai par šito? Nē, par šito viņš te daudzās. Nu, redzi, kolosāli. Jā. To meši ienāk tavā mājā. Šo mēs atstājam arī, jā? Jā, to mēs kā elementu varam te pat arī izlikt kaut kā. Labi, Veģis, ko mēs darām ar šito? Domā, kur sēta, tas tukšā vieta? Jā. Vai nu tās tūjas, bet tur diezgan ēnains ir. Drīzāk jāskatās kaut kāda sēnmīļa, kaut kāda jāstāda iekšā, ja ir vajadzība. Bet kaut ko mēs vēl šogad varam uzspēt vai nevaram? Nē, šogad neuzspēsim. Teorētiski var, bet mēs fiziski nevaram uzspēt. Veģis, vēl jautājums, kurš to tūju? To mums vajag konkursu taisīt. Ja es gribu šito tūju, ejiet uz Edžus TikTok profilu, EK Garden, jā? Jā, Instagram arī, jā. Bet TikTokā taisīsim konkursu. Okay. Ja jums vajag to tūju, ejiet uz turieni. Edžus uztaisīs video un zem video raksta, ka jums vajag to tūju, un viņš nejaušā secībā izvēlēsies, kam to tūju atdot. Jūs atkal atbrauksiet? Kad mēs atkal atbrauksim, jāsaprot izmēri, mums viss ir. Tagad parunāšu par tiem materiāliem, un tad mēs sarunājam kādu satikšanos un filmēšanās dienu, varbūt kādā citā lokācijā. Sintī, kā tu sarunājumi ar viņu par TV plauktiņu? No to viņa apdomās. Ja jūs ailgosies pēc TikTok mājas, es droši varu braukt šeit. Okay. Nu stāsti, kas tā te pa instrumentiem visādiem? Šitā ir blietīte? Tā ir blietīte. Ko tik maza? Nevajag vairāk, mēs tīri virsēju slāņu pārbaudājām, tas, kas ir ar kājām un tehniku izsteigāts. Kas tas pa aparātu? Tas mums ir vakuma pilsūciklis, vai kā es nezināšu, kā viņas pareizi nosaukt. Sakot, to mēs tās flīzes laikam iekšā, lai varam kolektīvi ērti nebojāt muguras un netraumējot kaut kādas apkārt lietas un pašu ģeokeramisko flīzi. Bet es vienīgais Latvijā, kas ģeokeramiskās flīzes liek, ja? Jā. Ideāli. Tā kā, ja vajag EK Garden, gatavojieties pavasarītim. Šogad jau visu sezonu jau noslēdz, ja? Jā, sezonas noslēguši, bet jau tikko zvanīja klients, jā, ka arī grib ģeokeramiskās flīzes jau jābrauc mērīt un nākamo sezonu skaists pagalms, Jans. Tā, Sintī, kur mamma aktīvi skatās, viņa nodarbojas ar rokdarbiem, jā, mamma? Jā, rekur, tev ir jāizvēlas viena no šīm krāsām. Ir kāda, kura patīk? Kura? Zaļo. Nu, ņem. Jā? Jā, tas tev no mammas. Paldies! Jā. Cik jauki! Nu, parādi, kā tur izskatās viņa. Tas vajag. Nu, tas ir tā šallīt. Un pati taisīja. Jā. Parasti dāvins nedāvins, kā? Nedāvin to dāvins? Nu tā, nu jā. Kāpēc? Klienti. Klientu mammas. Jā, klientu mammas. Nu tādi viņi, jā. Smuki. Viņi nezināja kā, tāpēc viņi uztaisīja divas. Ļoti, ļoti skaisti. Paldies. Okay. Tiešām paldies. Tā, super. Tā kā putekļi sūcēs. Tā, nu kā? Ļoti. Cik viņa smagi ir viena? Daudz. Nav. 50 točnī. Tā uznīgi neaizsarās az ērmutūras. Viss ļoti labi. Un te jūs šeit blakus noliekat, jā? Un tad šitas aprāts. Bet labi, kā viņa tā flīze nestiprinās nekur? Nesteigā, bļe. Tur jāpārvien. Jā, ok. Labs. Nesagaidījām to momentu. Nu, visi jau ir izlabots, EK Garden, viss ir izlabojis. Viss labi, jā? Jā, viņš domā, ka te jauns servis parādīs maksas video var uztaisīt kaut kādu naudu. Cik ir pa vienu video, lai varētu pēc tam dabūt? Viņš gribēja tev maksāt par video. Viņš saka, tev uzfilmēs. Viņš uztraucās, ka tu pa daudz paprasīsi. Nē, man švaks. Vienkārši paņem nostāju šitā te. O, pareizi pieeja tev. Gai, malcam, vienkārši malcam. Man vajag. Plāks, atnāc nostāju. Viņš saka, nofilmēs. Nu, nē, man vajag tev. Nu, da iedoši. Nā, tur nē. Kāpēc? Nu, bet gribētu. Eltiks galvenais arī ieradies beidzot. Čau, Eltiks. Čau. Nu, kā Edgars uzvedās TikTokā? Es domāju, ka viņam ir tagad tik daudz personīgi sekotāji kā nevienam, ja? Jā. Nu, viņš varētu būt top elitīķis šobrīd Latvijā. Jā, tā arī ir laikam, jā. Viņš šeit ir uz rītīgi uz izceršanu. Es tā saprotu, jā, visi jautājumi ar viņu tā kā, principā, centrālais cilvēks. Jā, baltie kabeļi, viss pie viņa. Galvenais ir baltie kabeļi. Es nesmu kastītes skatos, Eltiks. Nu, zin kā, līdmašīnās arī melnā kasta, es domājām, ka tev maškaroja kaut ko melnu kastu, kā jā. Kas tas ir, pastāst? Kā Edgars teica, ka tā kabeļu būšana ir pēc būtības gan izvēl beigusies, bet viņus visus vajag iebānīt vienā lielā kastē. Visas baltos kabeļus šajā melnā kastē? Melnā kastē, jā. Kāpēc ne balta kastē?
Savas nianses ir. Mēs varam nopirkt parastos elektromateriālus, varam nopirkt tādus, kādus mēs liktu priekš sevis. Vai dabujām kaut ko tādu, ko mēs viennozīmīgi liktu priekš sevis. Tas ir kaut kas no Hāger. Kas ir Hāger? Hāger ir viens ļoti populārs izplatīts materiāla ražotājs elektromateriāla jomā. Noteikti, kad Edgars pakos vaļā liks pie sienas un liks darbībā sāk slēgt, tad tu redzēsi, tur pietiekoši daudz automātu, visādi noplūdes aparāti. Kā rakstās Hāger? Tā kā dzimtā arī rakstās. H-A-G-E-R. Tieši tā, jā. Hāger, ok. Tā kā, ņem pa labi. Šitā ir tā slavenā kaste, ko tu, kad es tev zvanu, tu visu laiku saki, ka tu viņu skrūvē. Gaidam, ja nevaram sagaidīt. Viņš, kad neierodās darbā, jā? Viņš saka, ka viņš kastes skrūvē. Nav tā diena, ka viņš neierastos. Viņš īstenībā darīja mājas darbu šo te pie mums, salika visu kopā, salika vadiņus pa vietām, jā? Tā kā taisīsim vaļā, liksim pie sienas un tad jau... Tā taisīs saka? Video aizsūdīts tādāk neticam, man noteikti. Attaisīs vaļā tagad? Pats pakosams dāvas. Nē, tā pago, es jau pafilmēšu tevi. Unboxings, jā. Unboxings. Kā vispār Eltexam iet? Eltex jau pamatā nodarbojās ar tādām lielām objektiem. Šitas nav liels? Rūpniecisks. Šis jau ir, kā saka, otrais lielākais Real Baltica, kā mēs sapratām. Svarīgākais noteikti, tāpēc mēs arī nolēmām ņemt dalību. Principā mēs būvējam ražošanas telpas komerc objektus. Pa privātu mājām neņemās, ja? Ja no vesels ciemats, tad interesē. Viena pa vienai jau laikam ne. Ok. Mūsu lauciņš. Bet Edgars Malacis, es domāju, tiek perfekti galā. Viss ļoti labi. Pagaidām viss labi. Protams, es nezinu, ja tas viss strādās. Viņš pagaidām tikai redzēja, ka viņš ar baltiem kabeļiem staigā. Ko tu saki par tiem baltajiem kabeļiem? Zini kā, katram materiālam ir savas īpatnības, un ražotājs ir paredzējis, un principā deklarācijās arī baltie kabeļi ir aprakstīti, ka viņi ir gan ūdenī izmantojami, gan ārtelpās. Protams, ka ir dažādas situācijas, dažādas vajadzības. Naftas bāzēs noteikti ir arī vēl sprādzienu drošs ekspējums un tā tālāk, ja, bet šeit ar to balto kabeli viss ir kārtībā. Kā tu domā, paspēsim šajā termiņā? Termiņš, kā saka, vienmēr jātēmē ir augstāk, lai trāpītu, ne? Tas ir viens, un otrs, es domāju, ka 33 dienas ir ļoti liels termiņš, lai daudz ko sadarītu. Ja. Pabeigsim apdari visu iekšā un ārā. Es domāju, ka, ja visi jautājumi ir skaidri, kā noteikti nav, ja, tad uz šo jautājumu būtu viegli atbildēt. Bet man šķiet, ka te jau viss ir tendēti uz to, lai tomēr sanāk. Cerēsim to labāko. Betona terases ir laba lieta, bet tas ar apsildi, kur tā pamatdoma. Sniegs nav jātīra. Tas ir vērā ņemams motīvs, jā, kāpēc tādu izbūvēt. Jā. Piebraucamies ceļš arī būs apsiltams. Tā kā ārzemēs, jā, viss tā kā vajag. Tagad, Edgar, tu man nevarēsi teikt to, ka tu skrūvē sadali, tāpēc tu neesi šeit. Pagad, tev jau pirtī vēl ir vajag. Labi, tur jau vispār sīkums. Pagad, mēs varbūt uztaisīsim tā, lai nav sīkums. Uztaisīsim, piemēram, kaut kādu 24 moduļu sadaļu vietā, uztaisīsim kaut kādu, es nezinu, 96 moduļu. Būs gudrā māja, varbūt arī būs gudrā pirts. Būs. Tā. Viņa būvējās iekšā, jā? Viņa būvējās iekšā, mēs paņēmām tālu ir rezervi, ir principā... Priekš izmaiņām, jā? Priekš izmaiņām, jā. Jācer, ka šausmīgi daudz tā izmaiņu nebūs, un tās izmaiņas ietilps, jā, bet kopumā ņemot, ka ziņā ir lielāka nekā vidusmēra privātmājas sadalījām. Jā, super. Tāda jau kādā ražošanas cehā var uzlikt arī. Tādas ir mūsu ikdiena, jā. Tādas vēl lielākas un atsevišķi stāvot divmetrīgi skati, tas ir tas, ko mēs... Ierakstiet komentārā, vai šādi ir labi sadalīt mājā vai nē. Tā mums te. Ļoti labi. Pirtiņa to Eltex ir jaunais objekts, nekur tālu nav jābrauc. Būs atkal sadali jāmontē. Burnu bez tās. Ko saka par geokeramiku? Gaumīgi. Pa vidu būs te zālīti iekšā, jā? Šogad mēs zālīti neieklāsim, bet tas uz pavasara paliek. Ļoti piepildīts, bet panī pašā laikā gaumīgs risinājums, jā, ar visām ekstrām. Te bija izaicinājums ar to gofru. Viņa reāli ir paņēmis nezinu cik dienas. Daudz, ne tikai manas dienas, cita dienas. Jā, bet zin kā, tā jau būvniecībā gadās, tur meklēt baigi vainīgos vai to vai šito, es domāju, tas tā lieki, galvenais jau nonāk pie gala rezultātu, kad viss ir izdarīts un viss strādā. Edgars tika galā. Ne tikai es, ar visi kopā. Visi tikām galā, kā komanda. Jaunas izmaiņas projektā? Jā, viss ir jāpārūk pusmetru. Uz turien bišķi, jā? Tuvāk? Jā. Jo? Mēs izmainījām startu, sākam plāksnes likt. Tas nozīmē, ka 30 centimetriem viss tuvāk māja. Rezultātā viss laukums arī tagad tuvāk māja, pa 30 centimetri jāpārk ceļ. Akal jārūp, akal zemes darbi. Jā. Šķemba jāved? Jā. Nopietni? Kubiņš. Tu traksies. Deksme. Deksme. Tā, mums kopnes ir atbraukšanas arī ar kopnēm Freimans. Ko tu saki? Būs?
Ļoti iespējams, ka jā. Nu, 33 dienas. Nu, kas tas ir? Nekā, te jau tā grūti vispār kaut ko paredzēt. Nebūtu jums tik daudz izmaiņas, tad būtu vieglāk. Mums katru dienu ir. Katru dienu. Laikapstākļi jau arī nav, jūs tiešām mērā no tā atkarīgi lielam. Paldies, jā, kad pabīdīja un ātrāk dabūja kopnes, nekā bija plānots. Tā kā baigi forši. Prieks palīdēt. Kur vispirmās kopnes uz pirtiņas jau ir virsū. Kamēr mēs ar tevim pļāpājām. Jā. Pagāja laiks. 10-15 minūtes. Džeki jau ir uzcēluši augšā. Parāda to risinājumu, kā jūs izdomājat ar tām līmētājām sijām. Kur tu jau redzi, ka Džeks jau viss smuki jau taisa ciet. Es tā kā atbraucu ar tieši pēc te jautāju, kā tur izdomāju. Diezgan eleganti. Izgriez, teiksim, vajadzīgajā vietā caurumiņu, smuki ielaid iekšā un reku viss noizolē. Gatavs. Vēl labāk nevarēja uztaisīt. Tas pats arī reku šitajā pusē. Skotka. Un šī tas ir, kas izgudroja tāda. Kas tā pa figņu ir? Jā. Tas ir iesēdinājums kā reiztai sijai. Šitien, ja atrodās sija, tev visa apakša ir vienā līmenī. Respektīvi, tā sija ieslēpjās un nav nekas liekas. Tas ir tas, par ko mēs ofisā runājām. Lai tev smuki veidojās taisa griezt, lai nav kaut kāda, teiksim, griezt iet, tas ir kaut kāds izbīdījums, kurš jāizdomā kā apdarināt, vai ne? Elteks kā vakariņš. Tumšs, tur Jā, es uz Torrentu jau sarunāju, būs prožektori. Ne šodien, jā. Šodien, nē. Tu šodien līdz nakts viņiem? Tumšā paliek. Okay. Rītdien viņi atvedīs. Rītdien jau uzmanēties. Tev nē? Nu, man nē. Tā, pēc kuru tu plānu strādā? Pēc pirmā, paša pirmā, ko sūtīja. Pēc, kur ir durvis, kad vērā šitādā veidā. Jā. Tāpēc arī ienākot iekšā, arī plānā ir uzzīmēts klabjā pusē, tie ir slēdži. Jā, bet durvis mums vērsies tagad. Jā, ne uz otru pusi stāv. Un tos slēdžus izvadīs jau tur? Jā, šeit. Ideāli. Kurš vainīgs? Es nezinu. Ko es zinu? Es pēc plāna pirmā strādāju, man otrs nebija šeit. Tad tur kaut kas mainījies te. Bieži sagadās? Šeit, jā. Eičus, ko tu te dari? Čempa piekabīt. Tu pats atradi ar piekabīt? Nu, jā. Ko tu deksvē neprasīji? Nu, kuvu beidz. Labi, kāpēc tev šito taču visi nevis ar to? Es, ka viņa neiet. Izlādējās? Es nezinu, nevar būt. Nekas jau nav nemaz braukāts. Piekabīt. Eičus, ko tu vārdies? Vakars. Bet tev vēl nav 5 eģis? Nē, šodien pus 5. Ko tāpēc? Blietiet jau var mierīgi. Rītdien diena. Ok. Rītdien tad visu šito jāpabeigs? Jā. Super. Melnzeme. Rīt stābus liek, jā? Jā. Mums vienīgi jāatrasina ir piezīmīs Torrentam, kas paliek ar to lāti saucamo, ir mototačku. Kaut kas neiet, rītdienas Torrents arī būs, ok? To no rīta viņi būtu. Liekas, ka nestrādā, ja? Paskat, nekas nenotiek. Es došu ziņu Torrentam, kāpēc tā ir. Tu mēģināsim noskaidrot. Labrīt, ko jums neguļās? Jā, strādā. Ja jūs pirmais negaidījāt, ka jūs tik ātri būsiet. Jā, viss. Ātrāk sāks, ātrāk beigt. Jā, čau. Stākie komentāros bija, ka 3 dienas to vati pūtīs un kas tik nebūs, te viss būs. Īvci, ko tu te? Darbiņu brauc. Jā, davai, brauc iekšā. Davai, nāc. Zini, kas mums atgar jāizdomā? Nostāties tā, lai mēs nenoštupējam tev visu iebrauktu, visu, lai tālāk darbi. Vai nu es ar pakaļu braucu tur iekšā līdz turieniem, būs arī šitā stāv, ka mums truba iet tur pūš. Vai nu stājamies labā pusē un truba iet iekšā, bet nebrauks to šebeni, neņems neko? Tu izdomāsi, tu tādā. Tā, Elteks vārds vakar neaiztaisīja ciet, Elteks aizlaidās prom. Īsti, ko tu pa privātu īpašumu mazājiet? Tevi meklē. Kāds privātu īpašums sēta vaļā var iet iekšā tad. Nu, kā tev klājās? Jā, ļoti labi. Kā tev tur bez kā pa kārbiņu iet bez manis? Tā labi iet. Jā? Sāk apsvērt iespēju bez tevi darboties. Ai. Nē, nekur traksēs. Jau sāk kopā darboties jāpaveic. Zini, kas tas ir? Nezinu, kas ir, bet redz, ka korķis te veidojās. Korķis jau no rīta veidojās. Jā, tas jau zināšana. Jā, vati pūtīs. Jā, vati vakar veči pūta arī dakpunktā, bet bez tabū visur tur pūta. Kas tur bija? Kaut kas bija iztur pa pūšanu, tas ir 7 no rīta nevar pūst. Rekord, balla, briest rekord kārbai klabā. Jā, Klejas trilā 30 būs mēmākais pasākums šo sestdienu. Šoreiz gan būsim nopietnāk sagatavojušies, jo pagājušā reize bija tīrākais testa variants. Bija vispār saprašana, kāds ieradīsies, neieradīsies, un ieradās vairāk kā ļoti daudz. Jā, rekord, tātad šo sestdienas 16. novembrī 9:00 Klejas tila 3-1. Jā, kārbai klabā mēmākais pasākums, tā kā visi laipni gaidīt, bet visi, kas brauc, obligāti ieliekat savu mašīnu mūsu mājaslapā, ja gribat pārdot to sludinājumu. Ok, pasākums bez maksas. Nu, bet, protams, tur ierodās tikai pārdevējs. Skaidrs, ka pircēji no debesīm nenokritīs. Nu, viņi nezin to vietu, tā vieta, kā saka, vēl nav piebarota. Tas ir kā ziltiņas, ka mēs zaļot savam aizīt. Pircēji jau parādās pēc tam, tāpatās, kā es jau filmēju video kārbiņā, man pircēji pēc tam parādās pēc video publicēšanas, ne jau viņi tur vazājās visu laiku apkārt. Tā kā sākumā braucam uz turienes, safilmējamies, visu izdarīsim, un pēc tam jau pircēji jau pašiem sazināsies. Bet obligāti jābūt mašīnai ievietotē mūsu mājaslapā, lai viņi varētu ar jums sazināties. Jā, kārbiņa ielīdēt TikTok
Jā, tagad ir reklāmas visur sabāza. Kāpēc ne? Ir iespēja. Kārbai klāba tirgus šo sēsdienas 9 no rīta, jā? Jā, 9 no rīta, tāpēc, ka 8 mēs pagājušajā sākām 8, bija tumšs, un visi cilvēki saskara iekšā laukumā, nekas nebija saprotams, kas notiekās. Šoreiz jau pie šlagbaumiņa būs jānostājās, un pa vienam laidīsim iekšā, smuki parādīs, kur kam jāstājās, būs kaut kāda kārtība jau. Pagājušajā bija reāli balagāns, bet forši bija balagāns, man patīkās. Starp citu, kam ir suņi, kaķi, vistas, jēri, kazas, arī brauciet, tirgojiet tās tā kā agrāk rumbulā. Un vēl vajag to, kas ar tām krūzītēm, bumbiņas žonglierē, nu, kas manīja cilvēks. To arī vajadzētu. Labi, čebureki būs? Čebureks obligāti vajag šoreiz dabūt. Man bija numuriņš, vajag sazvanīt no Pīmantas tirgus. Pīmantas tirgus, jā? Jā, Pīmantas tirgus bija ārā čebureka būdeņi, viņš jau toreiz zvanīja, bet nevar atbraukt, tāpēc, ka bija darbinieks apstājums. Jā, es tad numuriņu iedošu. Ja numuriņu sazvanīsimies un obligāti jādabūt čebureks. Pasties, kā garāža piemērs reiz pēc mājas izskatās. Tā kā garāža te bija liekas tāda parasta suļa būda maziņa. Kā garāža tā viss. Reikus skaties, kā te pirtiņi būs. Pasties, bija 3 dienas atpakaļ šitien. Nebija ne pirts, ne garāžas. Jā. Labi, šodien ir loks un tur arī būs loks. Tā pirts laikam te būs. Jā, sauniņi. Vai ir tāds stikliņā loks te būs, jā? Jā. Forši, ka viņi varēs tieši redzēt no otrā stāvā. Nē, man jau pateica foršu arhitekts ideju. Te ir nojumi, jā? Un te gaismu uzliec un viss. Nav gan jau, ka kaimiņš arī izdomās kādu risinājumu. Kaimiņi arī izdomā kādu arī. Atrod arhitektu labu, kurš izdomā pēc šito sistēmu darbību. No ko viņam tur lūrēt? Nu, cik reiz interesanti pastīties, kas notiek 6 pirtiņā. No, un šodien būs ģērbtuvīte, duša un tolota. Forši. Jā. Cik kādrā ir pirtiņā? Man ir 30, jā. Nu, pilnīgi pietiek. Noliec divāniņu stūrītī, mazu virtuvīti, kur kādreiz kaut kādu gaļiņu uzgriezt. Un var smuk pasēdēt šitā. Šitā laba štēle ir, bet es zinu, ka pie ZDX mājās viņam arī bija kaut kas līdzīgs, tikai bišku šaurāks. Un sanāk, tu esi metrs, cik tad 42 kaut kā vai cik tur ir? 1,50 m. Jā, nu kā Denī Devito. Un tu redzēji, tev tas solis savādāks. Un tas sanāk, ka ik pēc katras soli, nu sanāk ieslēt. Jā. Man sanāk, katrā no 2 soli. Man ir ideāli. Šis ir ideāli, to ir. ZDX-am pie viņa šitās te pa kotletēs. Jā. Laiku jāpārkā pāri un to visu pa kotku blatnu visu no sliedēm ārā. Tā kā šitam ir diezgan labs tas solis ir izdomāts. Domāju, tas kaut kāds pēc idejā izmērīts, cik jābūt attālumam. Eiko pasies, cik laiks paliks. 32 dienas. Jā, tā kā jā, pēc ZDX bija. Ik pēc stundas. Jezu, un liekas, kad kaimiņi nāk iekšā. Nu, lielie kaimiņi. Labi skan? Nu kā, bišku noparunās, liekas, jau gribās reiz ātrāk kaut kas sāk darīt. Jezu, kas pa skaņu. Iekārta viss uzstādīta, trubas visas savilktas, 5 minūtes sākam darbas. Jā. Tātad viņi vienkārši tur bar iekšā? Jā, vienkārši džeks stāv, bati bar iekšā aprātā, viņi atkal viņu uzkuļ, sasmalcina un pa trubu iet augšā. Skaļš process? Nē, nav, varēs uzkulot, nav skaļš. Salīdzinot citiem darbiem, es domāju, pat klusi. Ātri, klusi. Tā vate nekož? Mazliet kož, viņi ir akmens vate. Jā, tad durās, jā? Jā, nu ne tik traki, tā kā mēs atceramies. Stikla? Stiklinieci, kas bija Līvalda mājā ciltē, protams, nav tik traki, bet nu jūt. Tāpēc arī džeks augšā puš, viņš uzvalka kombinzonu balto, lai nesmērētu darbu apģērbu, lai pašam ērtāk arī lielā maska ir, lai acis aizsargātu un sajūta. Tā kā putekļs sūcējs? Lai sāk pūst. Tā kā putekļs sūcējs tāds skaņa? Jā. Viņš arī līdzīgi strādā. Viņš gaisu ņem, un tālāk dzen iekšā ir viena lielā turbīna, 2 mazās elektriskās. Tā iekārta ir pati jaudīgākā, ko X-Loks Vācijā ir tāds X-Loks guru, kas ražo iekārtu. Un šīs iekārtas pašas jaudīgākās, ko viņš ražo. Jaudīgāk par šito iekārtu X-Lokam nav. Ivariņš no Kārbas bija atbraucis no rīta. Zini Ivariņu, nezinu? Jā. Un viņš pastaigāja pa geokeramiku, pateica, ka ļoti labs solis. Jā. Jo ir pie ZDX. ZDX-am taisīja čalītis, kas te iepriekš darbojās. Un tur viņš saka, ka tur visu laiku šitā te. Ielāk ritmā, jā? Palka jālic. Jā, nevar ritmā. Bet te ir ļoti smuki, ļoti forši. Nē, šodien nomazgāsim vēl visas, te pabeigsim. Tad jā, tā. Bet tā forši, man patīk ļoti. Tā, kur jau vatīti birst, vairs nebūs tik gaišs šeit. Jāuzvērtās augšā jāapstās, kā viņam tur iet. Vēl neesmu bijis Vēniņos īstenībā. Nu, būs silti. Ja grib cilvēks šo iepūst vāti, kas viņam jādara? Sazinās ar mani, aizbrauc apsako. Kā ar tevi sazināties? Sandis Liepiņš, telefona numurs 2652 9459. Mājaslaps nav to? Mājaslaps nav viņa. TikToks? Nav. Tas mums nav. Bet piereģistrē TikTok tagad? Nu, uztaisīsim. Uztaisīsim. Okay. Droši, lai zvanā, apsekošana objekta bez maksas visā Latvijā. Aizbraucam apsekojumu objektu, sataisu cenu piedāvājumu. Vienas dienas laikā mēs izdaram jebkuru principā objektu. Labi, skaties, tu to pasauc uz Latgali, tu atbrauc apskatīties un brauc mājās, un viņš pasaka, ka nevajadzēja. Nu, it kā parasti nav. Ceļš jau Latgalē nav tāds cilvēks. Nav. Kur tāda ir?
Maz, ļoti maz. Un ja arī, ja no 50 kāds būs, tad lai viņam veiksmē un lai ņem par labu manas zināšanas sūtētē. Okay. Tas mūsu biznesā, kas ir svarīgi? Laba tehnika, iekārtas, transporti, lai nav tā, ka tu brauc atvaino ar vecu šrotu, ja, un tev, šodien man būs saplīsis, rīt nevar ierasties objektā, ja? Jābūt labiem busiem, labām iekārtām, visam aprīkojumam un, protams, labiem meistariem, kas to dara. Jau no EK Garden Edžus paslavēja, tevi teica, ka laba tehnika jau redz. Jā. Paldies. Jo tas ir svarīgi, kas mums liecina. Tehnika vēlreiz atkārtošos apģērbu džekiem, ja? Kādi džeki UTT. Ja? Galvenais, lai neindējās, ja? Ja? Un ja tu dzīvo pats krutā villā, brauc ar, pēdējo X-u, ja? Un tu saki, tev visu laiku viss ir slikti un tu nevari džekiem nopirkt normālu apģērbu, ja? Tad tavu biznesu kaut kas nav uz īsto pusi neiet.